Es sveicināts manā YouTube kanālā. Šajā video es parunāšu par tādu tēmu, ko es sauktu par mātes gammām, jeb gammas, no kurām izriet viss pārējais. Šis būs garāks video, un es diezgan brīvā formātā stāstīšu. Tas būs tāds kā mans improvizētais stāstījums par šo tēmu. Un varbūt uzreiz pašā sākumā piebildīšu, ka šis noteikti nav domāts video iesācējiem. Un, ja, piemēram, tu esi iesācējis un tu joprojām, teiksim, tā vēl domā, kāda vispār jēga spēlēt gammas un tā tālāk, tad clearly tu esi iemaldījies nepareizajā YouTube kanālā. Nu, vai arī varbūt negluži nepareizajā YouTube kanālā, bet varbūt ne īstajā laikā. Un varbūt laikam ejot uz priekšu tev šīs tēmas kļūs aktuālākas, un tad, tu varēsi pie tā visa atgriezties. Tad, ko es domāju ar mātes gammām? Pa lielo es runāju par 5 gammām. Tās ir gammas, no kurām mēs, teiksim tā, tās ir 5 sistēmas, kas ir savā starpā atšķirīgas, viņām ir kaut kas kopīgs, bet ir tā kā, ja tā var teikt, mūzikas 5 galvenie alfabēti. No šiem 5 alfabētiem varbūt vispopulārākais tev liksies viens, kas ir vairāk saistīts tieši ar rietumu mūziku, un šie pārējie jau vairāk iet citās teritorijās, citās kultūrās, citos laikmetos un tā tālāk, bet tas nenozīmē, ka viņi neeksistē. Un tāds viens no jautājumiem, kas varētu rasties, kas tad ir šīs 5 gammas? Ok, tad ķeramies pie lietas, pašā sākumā nodemonstrēšu. Pirmā vispopulārākā mātes gamma ir gamma, ko mēs sauktu ar notu sol, vienkārši par mažoru gammu. Un šajā gammā mēs varam atrast arī mažoru gammas modes, dorisko, frīģisko, līdisko, mikslīdisko, elolisko un olokrisko. Tā ir viena no šīm 5 mātes gammām. Tad nākamā no šīm 5, kas ir nevis dabiskā mažora gamma, bet tas, ko mēs saucam par harmonisko mažoru gammu. Es uzreiz nodemonstrēšu to būtisko atšķirību. Ja parastā mažora gamma, mēs par viņu varētu domāt kā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un tagad atkal ir 1 un tā tālāk. Tad harmoniskais mažors atšķirās to, ka mums sastāv pakāpe ir pazemināta. 1, 2, 3, 4, 5, bemol 6, 7 un 1. Man liekas, kāda starpība mēs tikai vienu notu pamainījām, bet tas izmaina visu, jo tiklīdz tu mazliet pamaini tās toņu-pustoņu attiecības, tas arī maina to, kādas modes varēs atrast un tā tālāk. Tā ir otrā. Tad trešā no šīm visām gammām arī mēs viņu varam it kā asociēt pie mažoru sistēmas, bet viņi īsti arī šī jau arī viņi tas, ka mums ar mažoru gammu ir konkrēts priekšstats Eiropā, rietumu mūzikā precīzāk, tad šeit harmoniskais mažors jau skan bišķi citādāk. Un trešā ir, varbūt tu dzirdējis, to var saukt par, es pat nezinu no latviski, dubult harmoniskā mažora gamma vai vienkārši dubult harmoniskā gamma. Šai gammai ir dažādi nosaukumi, varbūt tu dzirdējis kādus citus no viņiem, bet tā atšķirība starp viņu un harmonisko mažoru ir tāda, ka harmoniskais mažors ir vienkārši mažora gamma bemol 6, bet dubult harmoniskajā mēs pieliekam klāt arī bemol 2. Tik tālu mēs esam apskatījuši 3 no 5 šīm mātes gammām. Mēs varētu angliski varbūt saukt kā mother scales. Mums ir dabiskā mažora gamma, harmoniskais mažors un dubult harmoniskais mažors. Varbūt tu jau ilgi apgūst mūziku un tikai tagad uzzināji, ka ir šādas citas sistēmas. Un nākamais jautājums, kas varētu no tā izriet, ir, vai man vispār viņus vajadzētu zināt, bet par to varbūt es parunāšu mazliet tālāk, ka sākumā izrunāsim visas 5. Tad 3 mums ir 3, tad 4. ir melodiskais minors. Ja mēs viņu salīdzinātu ar vienu vārdu mažoru, tad vienīgā atšķirība tāda, ka mēs trešo pakāpi pazeminam. Mums ir 1, 2, bemol 3, 4, 5, 6, 7 un atkal 1. Un pēdējā ir harmoniskais minors. Nevis melodiskais minors, kā tas, ko es tikko nodemonstrēju, bet harmoniskais minors.
4, 5, bemol 6, 7 un 1. Un varbūt, ja tu nāc no klasiskās mūzikas background, tev uzreiz rastos jautājums, jā, bet kā tur uz augšu vai leju spēlējot, mēs šajā situācijā uz to neatskatāmies, mēs vienkārši skatāmies, kas ir šie 5 pamata alfabēti, un nav būtiski, šeit mēs arī uz leju spēlētu gan melodisko, gan arī harmonisko minoru tieši tāpat. Nu, ok, tagad tu zini, ka ir šīs 5 mātes gammas, un katrā no viņām var atrast savu šīs modus un atrast dažādas harmoniskas idejas. Un tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc varētu vispār gribēt iet šajās teritorijās, jo, nu, tu it kā var domāt, ka uz dūlo uzdursies kaut kādiem eksotiskiem, interesantiem akordiem, bet es teiktu, ka tā iespējamība ļoti maz ir, jo tu vienkārši šauj uz dūlo, bet tu zini konkrētu sistēmu, no kuras meklēt kaut kādus skaņu avotus ārā, tas jau uzreiz ir cits veids, kā tam pieiet. Un vēl viena lieta ir, nu, te ir tas jautājums, viņš kādā mērā arī atdarās par tēmu, kas ir sekojoši. Vai tev vispār tas ir aktuāli? Jo tev tas nav aktuāli, un tu tagad to uztvers vienkārši kā tādu interesantu vingrinājumu, iemācīties visas 5 šīs mācas gāmas nospēlēt. Nu, tad tīri, vai tas būtu vajadzīgs? Un es teiktu, ka tas ir atkarīgs no cilvēka, jo iespējams, ja man šo kanālu maz skatās cilvēki, jo es runāju par tādām ļoti niansētām un nopietnām mūzikas teorijas lietām tā tālāk, bet iespējams, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas skatās, un tu zini, ka tev ir pilnīgi cits, teiksim tā, izpratnes dziļums un ambīcijas par mūziku, tad šis video tev varētu iedvesmot jau no paša sākuma apgūt šīs te visas valodas. Jo, ja tu jau no sākuma, piemēram, pierod tikai pie mažoras sistēmas, pie mažora gāmas visās tonalitātēs, no tālāk tur veltīt ļoti daudz laiku, lai apgūtu šo te, lai orientētos, piemēram, tajā pašā mažora gāmā, ko es sākumā demonstrēju. Ja tu, piemēram, spēlē ģitāru vai kā citi instrumenti, lai pierastu pie viņas visās tonalitātēs, domāt un tā tālāk un saprast visu, kas ir šīs mažora gāmas harmonizācija, visas pārējās tēmas, tur ir ļoti daudz gadus veltīt, ļoti daudz. Runājot, bērnu mūzikas skolā tu mācies 6 gadus, tas nozīmē, ka 1 gadu tu vari mācīties, nu, pirmajā pusgadā tu apgūsti vienu tonalitāti, otrajā vēl vienu, un tad pēc tiem 6 gadiem tu tā kā es visiem 12 pustoņiem izgājis cauri, nu vai kaut kas tāds, bet tas jau nenozīmē, ka tad viņus māktu, jūs varbūt viņus sāc tikai trenēties, tu tajā mūzikas vidusskolā, un tad tā cerība būtu tāda, ka tad no mūzikas vidusskolas iestājies akadēmijā, ka tur, lai pasniedzējiem tev vairs nav jāauklējās, un tu visās tonalitātēs ļoti ērti orientējies, kas arī nevienmēr ir taisnība, un arī nevienmēr tā ir taisnība, ka tu arī pabeidzot akadēmiju orientējies viņās. Bet tagad iedomājies, ja tu visus šos gadus strādājies, piemēram, pie šīm tā, nu, mažora sistēmas, mažora gāmas, varbūt melodisko, varbūt harmonisko minoru, bet paliek arī šis pārējās divas. Un, ja tu viņās neesi veltījis to laiku, tad tu krietni vēlāk sākot viņus mācīties, nu, tev viņas arī lēnāk aizies, līdz ar to tev būs mazāk vispār vēlme pie viņām strādāt. Jo tas, pie kā tu strādā, paliek stiprāks, un vienlaicīgi tas, pie kā tu nestrādā, viņš nepaliek stiprāks. Un tad, kāpēc, lai tu izmantot kaut ko, kas tev ne līdz galam sanāk. Bet man liekas, ka varbūt ir forši sākumā vismaz tādā virspusējā līmenī uzinstalēt šīs lietas, ka tu apgūst mūziku, lai viņas tev kaut kur nosēžās, lai gadījumā, ja kaut kad nākotnē to mūzikas ceļu tu aizvedīs uz citām kultūrām vai vēl kaut kas, ka tu nesāksi to kā pilnīgi no nulles punkta, bet tev jau būs kaut kāda priekšstata par šīm te visām 5 sistēmām. Tāpēc tāda vienkārša lieta, kas ir sākumā noteikti, ja tu esi rietumu kultūrā uzaudzis ar mūsu visu klasisko mūziku un mūsdienu improvizēto mūziku, nu varbūt arī komerciālu pop mūziku un tā tālāk, tad mažora gāmas sistēma varētu būt labs punkts, ko sākt. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tu viņu labi pārvaldi, tad tu saproti, ka viņu vienkārši mazliet pamainot, jau iegūst šīs pārējās. Nu, līdzīgi kā es nodemonstrēju, tev ir mažora gāma, ko mēs varam domāt vienkārši kā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un es tagad parādītu, kas ir harmoniskais mažors, pasaku vienkārši pieliec klāt bemol 6. Es jau parādītu, kas ir dubult harmoniskais, tā kā mažors pieliec vēl klāt bemol 6 un arī bemol 2. Un tā tālāk. Es gribu parādīt, kas ir melodiskais harmoniskais minors. Tā kā tev jau ir viena bāze, kuras balstoties, tu pēc tam var saprast pārējās lietas. Tāda netieša, varbūt, analoģija būtu, ja tu, piemēram, nodarbojies kaut kādu jaukto cīņu, latviski varbūt teiksim mixed martial arts,
Un tev jau ir bāze vismaz vienā no disciplīnām. Tu varbūt esi ļoti labs boksers vai kickboksers vai arī ar grapplingu, grieķu romiešu cīņu vai nodarbojies. Tad pēc tam, ja tu viņā esi jau ļoti jaudīgs, tu vari tās pārējās lietas pieķert klāt, jo tev jau ir tāda izpratne, ko nozīmē labs taimings, ko nozīmē eksplozivitāte, ko nozīmē visas šīs lietas, tu viņas esi attīstījis. Un pārējās lietas nāk vieglāk. Bet, ja tev nav vismaz viena no šīm lietām augstā līmenī, tad tu esi tāds, kaut kāds, varbūt amatieru līmenī tu vēl vari uz raksturu uzvarēt, bet profesionālā līmenī tās tēmas viņas vairs nestrādās, jo, ja tev ir 5 lietas, kas tev ir zemā līmenī, un tad tu nāks pretī džeks, kur vismaz viena vai varbūt pat 2 no tām ir diezgan augstā līmenī, tad tu nevarēsi nokompensēt arī, lai cik tev spēcīgs raksturs būtu. Tā, ar kaut kādiem retiem varbūt izņēmumiem gadās visādi, bet tā būtu tas salīdzinājums, kad sākumā ja tu esi no rietumu kultūras, tu apgūsi varbūt šo te mažoru gāmas sistēmu, un tu velti daudz gadus, lai pie viņas pierastu, bet arī paralēli tam tā rekomendācija būtu pieķert šīs pārējās klāt. Tāds vienkārši praktisks uzdevums. Pasaka sev, ok, es nospēlēšu savu mažoru uz augšu. Tad sol harmonisko mažoru. Tad sol dubultu harmonisko gamu, sol melodisko minoru un sol harmonisko minoru. Un varbūt no citām tonalitātēm, bet vismaz, lai tu pierod pie tiem skanējumiem mazliet. Un, ja tu mažoru gāmu jau māki pa visu grifu nospēlēt, vai arī, piemēram, melodisko minoru vai harmonisko, tad varbūt vari laikam arī vienkārši paprovocēt, atsveicināt arī, kā būtu pa visu grifu nospēlēt visās 5 formās, piemēram, harmonisko mažoru vai arī dubultu harmonisko mažoru. Un tā, priekšrocība tam būtu tāda, ka, ja tu kādreiz nonāk tādā situācijā ar kaut kādu citu kultūru mūziku saskarsies, kur tas nav nekas neierasts, ka tev pats kādreiz sāc spēlēt tur, kur tev ir, mēs tagad spēlēsim tur kādā harmoniskā minoru 5. modā. Jo tev tas nav kaut kas jauns, tev tāds kā spēlēm. Un tā. Un ko es vēl varētu piebilst par šīm tā lietām? Viena tāda lieta, ko es varbūt noslēdzot šo video piebildīšu, kas ir sekojoši, ka šīs ir 5 mātes gāmas, tas kā es to saucu, tas ir mans tāds skatījums. Tas ir 5 sistēmas, kurās, ja tu gribi tā orientēties lielākā laukā, kā tikai rietumu mūzikā, tad tev derētu par šīm visām 5 zināt. Tad noslēdzot, varbūt tu teiksi, kas ir, piemēram, tur vēl kaut kas, ir taču vēl arī citas gāmas, ir jau, ir daudz visādi citas, bet šeit es runāju tieši par 7 nošu gāmām. Bet, ja mēs noslēgtu uz tādu lielāku vēl skatījumu, bet kas attiecas vairāk uz rietumu mūziku, mēs sadalām pa pustoņiem notas, tad ir vēl viena gāma, kas arī ir mātes gāma arī virs šīm 5. Un tā ir hromatiskā gāma. Tā ir gāma, kurā ir vienkārši visas notas pēc kārtas. Un, ja tev ir viena nots, ja tev ir viena gāma, kuru tu gribi mācīties, tad tā noteikti sākumā varētu būt arī hromatiskā gāma. Tā vietā, lai spēlētu sol, la, si, do, re, mi, fa, diez, vienkārši. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 un šis tad 13 ir atkal viens. Kā jau tu zini, mums mūzikā ir 12 pustoņi, tas kā tu viņu sauc ir cits jautājums, bet idejiski tā lielā gāma, no kuras nāk visas pārējās rietumu mūzikas gāmas, arī hromatiskā gāma. Kāpēc es saku rietumu mūzikas? Tāpēc, ka tev tas liekas saprotam, ka mēs sadalām mūziku pa pustoņiem, bet, ja tu apgūtu mūziku citā kultūrā, tu varbūt arī nonāktu pie secinājuma, ka tu vari arī sadalīt smalkākā pustoņos un tā, kas ir jau pilnīgi cita saruna. Bet šis vairāk ir tāds, mans video ar domu, ka jā, varbūt šeit šo kanālu skatās arī kādi cilvēki, kuriem ir tādas ļoti dziļa, teiksim tā, zinātkāri izprast tādas mūzikas dzīles un tā tālāk, tad šis video varētu tev motivēt sākt meklēt tālāk. Sākt eksplorot, tā kā atklāt, kas notiek harmoniskajā mažorā, kas notiek dubult harmoniskajā mažorā un tā tālāk. Un
Kas zina, varbūt tieši pateicoties arī šim video un tā, ka tu pēc tam pēc kāda laika vienkārši atklāsi kaut kādas tādas ļoti interesantas lietas, vienkārši tāpēc, ka tev pavēr jaunas perspektīvas, kāpēc kā nav tikai mažorgāna, nav tikai melodiskais minors, ir arī harmoniskais minors, ir arī šis harmoniskais mažors un arī dubultas harmoniskā gāma un arī chromatiskā gāma. Nu tā, šis tāds brīvāks video, kurus vienkārši es gribēju uztaisīt viņu, lai arī tu esi mans students un tu skaties manu kanālu un tā, jo parasti ir tā, ja tu iesi mūzikas skolā, nu arī apgūst kaut kur privātu mūziku, vai kas, tad redz, kā ir, pieņemsim, pasniedzējs pats par šīm lietām neinteresējas, viņš tev varbūt par to nestāsta, bet varbūt arī tā, ka viņš interesējās, viņš secina kaut ko tādu, kā pagaidi, viņš vēl neorientējas mažoru gāmā visās tonalitātēs, viņš vēl mažoru gāmā pa visu grifus nemāk spēlēt visādi tur trīskaņu sekvences, sepakordus, vēl visu kaut ko. Vai man vispār ir vērts viņu mudināt iet vēl tālāk, jo viņš tā kā vēl īsti savā kultūrā nav atklājis visas tās, nu, tādas tipiskās lietas, kas ir, un tad tā arī var būt, bet vienkārši, lai, nu, tomēr pieskartos šīm tēmām, es nolēmu arī uztaisīt šo video, tāpēc, ja tev viņš likās noderīgs, vai arī abonēt manu kanālu, nu, vai arī, ja tev ir kādas pārdomas par šīm visām lietām, vai tev ir kaut kāds cits skatījums par tām mātes gāmām, varbūt tev ir vēl kaut kādas, kas tev liekas kā gāmas, kuras būtu jāņem vērā, vai vēl kaut ko, vai arī atstāt kaut kādus komentārus un tā. Nu, noslēdzu šo video arī šeit. Atā.